Dodamies uz ar tituliem bagātāko Spānijas futbola klubu Real Madrid, kurš ir dibināts 1902. gadā. Real Madrid stadiona tūri un muzeja tūri. Gadiem ejot, Real Madrid emblēmas ir mainījušās. Pa kreisi redzams pilsētas Madrides ģerbonis, savukārt pa labi redzams Real Madrid ģerbonis. Skaidri redzams, ka Real Madrid savā ģerbonī ir aizgūs kroņa elementu, savukārt klubs Madrides Atletico ir aizgūs lāču un zemeņu koka elementus. Muzejā līdzās futbola trofejām ir izvietots arī basketbola trofejs. No Latvijas pieaugušo Madrides Real komandu ir pārstāvējis Kaspars Kambala. Bet jaunatnes sistēmās atzīmējušies Adrians Andrijs Anģevs, Andrijs Miška un Gunārs Grīnvalds. Lūk, šis lielais kauss iegūts Lietuvas pilsētā Kaunijā. Zelta bumba ir ikgadējs apbalvojums futbolā, kurš tika ieviests 1958. gadā. To pasniedz futbolistam, kurš vislabāk ir nospēlējis konkrētajā kalendārajā gadā. Vairāk Real Madrid spēlētāji ir iegūši šīs bumbas. Real Madrid stadions, 81,000 sēdvietu šeit ir. Tas par 11,000 vairāk nekā Atletico Madrid stadionā. Šis ir multifunkcionāls stadions. Kā redzams, iepriekš ir noticis kaut kāds pasākums un diezgan ātri un operatīvi tiek nomainīts segums. Kā zinām, tur notiek visādi mūzikas festivāli, regbijs, futbols, basketbols un dažādi citi sporta veidi. Tātad Real Madrid
trofejas, 36 ir La Līgas trofejas. La Līga ir vēl viena kārta palikusi, bet jau zinām čempioni. Un jā, jau nomainīts, vēl sezona nav beigusies, bet 36 kausi jau ir. Šī ir pirmā Real Madrid bumba. Stadiona tūrs un muzeja cena bērniem no 5 līdz 14 gadu vecumam 19 eiro, savukārt pieaugušajiem 25 eiro.